Kristap, pavisam īsumā tavs komentārs par spēli šodien. Nu, nebija mūsu labākā spēle. Pirmais puslaiks mums tāds aizdomīgs bija godīgi. Otrais puslaiks izstījās cerīgāk. Kaut kā neiesākām tā kā vajag, ja ne uzbrukums, ne aizsardzība. Un Jānis beig ieskrējās, tad bija grūti apstādināt. Viņš uzņēma smago pārliecību, tāda jau visu tur pusikas met iekšā un tā tālāk. Tā kā smags uzdevums mums bija šodien, bet nekas. Gadās arī šādas spēles. Paši arī aizmetām brīvus metienus garām no trīspunktniekiem un daudz labas iespējas mums bija aizcerties un pieraut un kaut ko uztaisīt, bet šodien bija reāli tā, ka vispār nekas nesanāca. Tā kā gaidām rītdienas spēli Itāliju. Runājot par tevi pašu, iepriekšējās pārbaudas spēlēs daudz tika meklēts postā. Tas arī noritēja diezgan veiksmīgi. Šodien izskatījās, ka gan kolēģiem bija grūtības tevi atrast postā, gan arī bija ļoti fiziska aizsardzība. Kā tu redzēji to no savas puses? Aizsardzības. Zini, kas bija kaut kāds, man likās atkal kārtīgi reiz tāds bišķi hauss mums bija. Mums tas spacings ir tāds brīžiem, mēs gribam labi, ja, mēs tur katojam un tā, bet mēs uztaisam tādu masu tur kaut kur zonā, ja, un tad arī grūtāk ir pirmkārt iedot, otrkārt kaut ko izveidot. Tā kā man liekas, mums vajag bišķiņ piebremzēt uzbrukumu un prātīgi atrast tās opcijas un nesteidzoties to bumbu mēģināt nogādāt. Un, ja tā opcija tur nav, tad vienkārši spēlē tālāk. Tā kā, domāju, ka tas bija tāds aspekts, kur mums toču jāpieliek no šodienas uz rītdienu. Ceturtdaļā neredzējām tevi un Džagaru. Tas jau tā kā ar domu par rītdienu? Tas Lukam jāprasa. Ja godīgi es nezinu, man nebija nekas pateiks pirms spēles, bet jā, es ceru, ka rītā būs pilnās minūtes un uztaisīsim labāku spēli nekā mums bija pirmā pret Itāliju. Tas arī būs laba mēraukla priekš mums. Super, paldies! Jā.